Labdien, cienījamie TVNet skatītāji! Mēs esam Daugavpilī, kur šodien notiek dažādi pasākumi Ukrainas atbalstam. Un kopā ar mani ir organizatore Anželika Litvinoviča. Jā, sveiki. Pastāstiet, lūdzu, kas šodien notiek Daugavpilī? Jā, šodien mums pavisam drīz vienos sāksies mītiņš Ukrainas atbalstam. Mēs tagad atrodamies mītiņa vietā Vienības laukumā. Un mums ir plānotas gan ukraiņu dziesmas, gan sabiedriski aktīvu cilvēku runas. Un mēs gribam tādā veidā atbalstīt Ukrainu šajā cīņā pret ļaunumu, pret Krieviju. Un mēs vēlamies arī, lai Daugavpilī dzīvojošie ukraiņi justos tā, ka mēs esam ar viņiem kopā, ka mēs viņus atbalstām. Un, protams, tas ir arī jautājums par Daugavpiles piederību eiropeiskām un, teiksim, Latvijas vērtībām, kas mums ir ļoti svarīgas, lai nosargātu mūsu demokrātiju un brīvību un mieru. Kāpēc tieši jums bija svarīgi šodien būt Vienības laukumā? Man, protams, pirmām kārtām tās ir milzīgās sāpes par to, ka ukraiņu tauta cieš katru dienu, ka viņi nevar ikdienu dzīvot tā, kā mēs to darām, mierā. Un tā ir milzīga privilēģija, kas mums ir. Un es uzskatu, ka atnākt uz šejieni un organizēt šo mītiņu ir vismazākais, ko es varu izdarīt, lai izrādītu to, ka esmu ļoti pateicīga, ka Ukraina cīnās, jo tas nav tikai Ukrainas karš, tas ir arī mūsu karš. Jo, ja Ukraina neuzvar, un Ukraina noteikti uzvarēs, tad mēs varētu būt nākamie. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Tas ir eksistenciāls jautājums arī Latvijai. Jūs 5. reizi laikam jau taisat to, rīkojat pasākumu. Kā jums liekas, cilvēku skaits pieaug katru reizi? Es teiktu tā, ka pašu pirmo reizi, kad mēs organizējam, tas bija 22. gadā, 25. februārī, tad bija ap 100 cilvēkiem. Un pagājušo gadu šajā pašā datumā bija 50, 60. Un es ceru, ka varbūt šodien atnāks vēl vairāk nekā jebkad iepriekš. Tad jau mēs to redzēsim, bet var redzēt, ka cilvēki arvien vairāk nevēlas klusēt. Manuprāt, kā es to redzu, bija ļoti plaša reakcija sociālajos tīklos uz šo pasākumu. Un tāpēc ļoti gribētos cerēt, ka cilvēki arvien vairāk nāks un atbalstīs Ukrainu. Daudziem cilvēkiem Latvijā Daugavpils asociējas kā tāda prokrieviski noskaņota pilsēta. Cik patiesi ir šis apgalvojums vispār? Ziniet, protams, tas stereotips nav vienkārši uzpūsts tāpat. Protams, ir kaut kādi iemesli, kāpēc tāds pastāv. Protams, Daugavpilī ir tāds etniskais sastāvs, bet tas nav pats galvenais. Pats galvenais ir tā piederība citai vērtību sistēmai un informācijas telpai. Un to īstenībā, protams, ļoti sarežģīti, bet var mainīt. Un tāpēc uzskatu, ka tas, ka Daugavpilī ir prokremliska tāda reputācija Latvijā un vispār arī, diemžēl, Eiropā. Es uzskatu, ka to var mainīt ar tādu veidu pasākumiem, un es uzskatu, ka cilvēki var arvien vairāk izteikties un padarīt Daugavpili par piederīgāku šeit citādākai vērtību sistēmai nekā tā ir Krievijā. Kā jūs domājat, vai Daugavpils mērs atnāks šodien uz pasākumu? Es varu pateikt, ka es nosūtīju oficiālus ielūgumus gan domas priekšsēdētājam, Andrejam Elksniņam, gan visiem domniekiem. Tāpēc redzēs, godīgi sakot, nezinu. Pagājušo gadu viņš nebija atnācis uz mūsu organizēto mītiņu šajā dienā. Tāpēc redzēsim. Kāpēc tieši tev šodien bija svarīgi atnākt šeit Vienības laukumā? Man nebija citu iemeslu neatnākt. Savādāk nedrīkst būt, nevar būt, jo Eiropa nevar būt droša un brīva, kamēr Krievija nogalina Eiropu cilvēkus. Tas nav pirmais pasākums, kad tu esi šeit, ne? Nē, katru gadu. Tev liekas, cilvēku skaits pieaug katru gadu, katru pasākumu? Šogad jau ir labāk nekā pagājuši gadu, bet ceram, ka Daugavpils modīsies, runās, nebeidīsies mainīt viedokli un iet ārā, runājot un domājot par Украиnas брīvību. Почему для вас важно было сегодня прийти сюда? Это важно уже на протяжении 2 лет, и, честно говоря, я вопроса себе такого не задавал. Но в какой-то момент, именно здесь, в смысле в Даугавпилсе, это вопрос уже личный, у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что здесь будет много людей. Это
Ну, я не знаю, я сам для себя это делаю, чтобы мне просто было легче, не знаю, с самим собой просто. Нам сказали, что в этом году больше людей, чем в прошлом. Это какой-то сигнал, что глаза открываются у Даугавпилса или что? Вот, ну, если честно, то ну, больше, да, но это не больше там на порядок. Ну, наверное, больше на 30 человек. Не знаю. Не знаю, сложно сказать. Все это законсервировалось, и, собственно, спустя 2 месяца после войны, да как вот, через месяц после войны было понятно, что там мы не договоримся, ну, то есть мы не найдем общий язык. Ни они не слышат нас, ни мы их не можем услышать, потому что у каждого своя правда, каждый в нее безумно верит, и все аргументы, они, ну, скажем так, люди, которые верят в то, что Россия там кого-то освобождает, для них наши аргументы такие же безумные, как их аргументы для нас. Поэтому это было понятно, что ничего, мы не найдем общий язык. Не знаю. Вы бы удивились, если бы сегодня увидели мэра здесь? Да, я бы искренне удивился. Но вы не удивились. Но я не удивился. Vispār atceroties 2 gadus atpakaļ pamostoties no rīta, kas sācies karš Ukrainā, es sapratu, ka tas skar arī mūs visus. Un, jo Ukraina nav tālu, mēs arī dzīvojam kaimiņos šai terora valstī. Un, tāpēc dienu dienā, domājot par Ukrainu, šodien ir īpaši es nevarēju neierasties Daugavpilī uz šo pasākumu. Ir tāds stereotips, ka Daugavpils ir prokriviski noskaņota pilsēta. Cik patiesi ir šis apgalvojums? Es teiktu, tas ir atkarīgs no tā, kādā sabiedrībā tu dzīvo. Jo katrs cilvēks personīgi izvēlās savu paziņu loku, savu sabiedrību, ar ko kontaktēties un ar ko nē. Ja ņemt kopumā, es teiktu, ka jā, tas ir jūtams, bet personīgi es neizvēlos vienkārši to loku un neesmu kopumā ar viņiem. Tāpēc. Kā jums liekas, kāpēc Daugavpils mērs šodien neatnāca uz pasākumu? Esmu pārliecināta tādēļ, ka viņš saprot, ka viņš nedabūs atbalstu no savām tām citām melnajām ejām, no kurienes viņam ir nauda. Kāpēc tieši jums bija svarīgi šodien atnākt šeit? Mums ir svarīgi parādīt, ka Daugavpils arī ir kopā ar Ukrainu. Un katru dienu mēs lasām gan ziņas, gan arī skatāmies, kas notiek Ukrainā. Mums ir svarīgi, ka Daugavpils kā otra lielākā pilsēta ir šajā dienā ar demokrātisko pasauli. Un tāpēc mēs, Daugavpils jaunieši, esam šo norganizējuši. Un mums ir milzīgs prieks, ka tik daudz cilvēki ir atnākuši, ņemot vērā, ka pagājuši gadu, kad bija kara gada diena pirmā, bija atnākuši nepilni 10 cilvēki. Un šis ir tiešām milzīgs prieks, ka mēs neesam no kara noguruši un ka mēs turpinām sekot un atbalstīt Ukrainu šajā grūtajā posmā. Un mēs arī apzināmies to, ka ja Ukraina neuzvarēs, tad mēs arī neuzvarēsim. Un Ukraina šobrīd sargā tieši mūsu brīvību un visas demokrātiskās pasaules brīvību. Tas pastāv stereotips, ka Daugavpils ir prokrieviski noskaņota pilsēta. Tas ir patiesi apgalvojums, vai ne? Nu, mēs nevaram katram ielīst galvās, bet, protams, mums ir šī krievalodīgā vide lielākoties, un mums ir ļoti daudz krievalodīga, un arī ļoti daudz attiecīgi cilvēki ir ietekmēti no Kremļa propagandas. Un mēs nevaram izslēgt, ka cilvēki turpina atbalstīt Putina agresīvo karu un teikt, ka cik Ukraina ir briesmīga un viņa nav pelnījusi būt kā atsevišķa valsts. Bet šobrīd ir sanākusi tā Daugavpils daļa, kas ir ar Ukrainu, nevis ar Putinu. Я первый же день, когда началась война, в 5 утра я уже вывесил украинский флаг, и все, что мысли всех горожан, не всех горожан, части горожан, такой, сразу же прочитал целый ряд. Так что... Я тут прошелся, не нашел мэра Даугавпилса. Как вы думаете, почему? На этот вопрос знают ответ все горожане, но зато сегодня наша Дума впервые вывесила украинский флаг у себя на входе. Вот мы сейчас проезжали, увидели, очень удивились. Вот за 2 года они первый раз у себя повесили. Вот мы думаем, может случилось, что какое-то Хорошие событие, сдвиги но, происходят. Ну, не знаю, какое, но вот такое произошло, такое событие есть. Gribas parādīt, ka mēs šeit arī esam tie, kas atbalsta Ukrainu.
Bet, nu, nav šeit 1000 cilvēki. Kāpēc tā? Ir vairāk mums pateica, ka pagājušā gada, bet tomēr. Drīzāk tas saistīts ar to, ka atbalsta, bet atbalsta pasīvi. Nav gatavi iziet ielās. Es domāju, ka šeit atbalsts, tā, ja mēs procentāli skatāmies, pilsētā varbūt 40% būs, bet tie būs drīzāk pasīvi atbalstītāji. Man bija svarīgi atnākt, jo es jūtu sapes, es jūtu to bezspēku, ar kuru dzīvo Ukraiņu tauta. Man ir daudz paziņu, es šodien arī ar viņiem kontaktējos un teicu, ka es par jums. Jā, jo tiešām neklusēt un aiziet uz tādu pasākumu ir to, ko es varu izdarīt. Es nevaru nekād savādāk, bet mans morālais, emocionālais atbalsts ir to, ko es viņam dodu, un es zinu, ka viņi to jūt, un viņam tas ir ļoti svarīgs. Jo pie manis nāca cilvēki, kuri raudēja, un teica, paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Un tāpēc tas ir tā veids, kā es varu dot to atbalstu, mīlestību un cilvēciskumu, kura šobrīd ir maz, jo mēs jūtam vardarbību, agresiju, un Krieviju vada cilvēks, kurš ir psihopāts, un citu viņu atbalsta un neko nedara. Kā slimi var vadīt pasauli. Man ir tāda sajūta, ka šeit krieviski runājuši cilvēku ir mazāk nekā latviski runājuši. Tas ir patiesi vai? Es domāju, varbūt un nē, jo man pašam dzimta ir krievu valoda, un mana visa ģimene runā krieviski. Jā, un principā es nedomāju, ka valoda ir nozīmē, kāda jums ir pozīcija, bet mani draugi arī mēs runājam visi krievu valoda, bet mums ir arī, mēs esam par Ukrainu, un mums ir tāda pozīcija. Jā. Tāpēc valoda un tautība, šeit ir atšķirības. Kāpēc jūsuprāt neatnāca Daugavpils mērs šodien? Man liekas, šeit viss ir skaidrs. Mēs zinām, kāda viņam ir pozīcija, un tādus pasākumus viņš neatbalsta. Viņš neatbalstīja arī manus 2 pasākumus, kuru es gribu organizēt šeit, jo viņš uzskatīja, ka tas ir kaut kas cits, un Daugavpilī tā nav jābūt. Ja? Es domāju, ka viņš speciāli neatnāca, jo viņš tā arī parāda savu klusēšanu un to, ka viņš ignorē to visu. Я сегодня здесь потому, что считаю, что люди друг друга должны поддерживать и что нельзя допустить решения проблем путем военных действий. Здесь не очень много представителей Даугавпилской думы. Как вам кажется, почему? Я не могу комментировать действия моих коллег, но я знаю, что я поступила так, как считаю нужным. Я сюда пришла вместе с латышским обществом, так как являюсь представителем латышского общества, и просто как человек считаю тоже очень важным быть здесь вместе с теми, которые переживают за Украину и за тех людей, которые гибнут, потому как война раньше или позже пройдет, а родителям их сыновей никто не вернет.